Labdien! Visiem, kam neesmu vēl pateicis, labdien! Uh, Protams, ļoti liels paldies Brīvdabas muzejam par iespēju šeit uzstāties un pastāstīt par to, ko es pastāstīšu. Liels paldies Mārtiņam Kuplojam par ieteikumu pievērsties Priedes krogam. Man to izdevās pagājušajā gadā izdarīt, ne tikai Priedes krogam. Un liels paldies arī Zemgales plānošanas reģionam un Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu Latviešu vēsturisko zemi Zemgales kultūras programmā, kas deva iespēju finansiāli īstenot projektu. Tā. Jā, šeit mēs varam arī pirmais kadrs, kurā mēs varam redzēt, kur mēs atrodamies, tādā skatā no augšas, bet tas ir tikai šeit ilustratīvi, lai īsti pastāstītu, ka darbu ar krogiem, ar krogu izpēti padziļināt esmu sācis 2021. gadā. Ierosinājums bija mūsu Historia LV rīkot novatpētnieku konferences semināru Senie ceļi un robežas, kuru gatavojot, un kuras atsevišķi priekšlasījumi radīja izpratni par to, cik maz krogi līdz šim ir pētīti, un sapratu, ka būtu vērts to sākt darīt. Un no 21. gada līdz šim brīdim ir sagatavoti un publicēti 186 krogu apraksti historija.lv sadaļā vietas, kur arī jūs ar tiem visiem varat iepazīties. Jā, projekta mērķis bija līdzīgi kā visiem citiem projektiem, kas ir īstenot izpētes projektiem, apzināt un apkopot rakstisko un kartogrāfisko avotu ziņas, lokalizēt, apsekot un fotodokumentēt līdz mūsdienām dabā saglabājušās krogu ēkas, krogu vietas un to apkārtnes kultūra vēsturisko ainavu. Un rezultātā sastādīt un publicēt Historija LV apzināto krogu apraksts un fotogrāfijas, kas arī tika izdarīts. Tad šeit mēs redzam vietni, Historija LV vietne sadaļa vietas, apakšsadaļa ceļu un robežas, apakšsadaļa krogi, kur ir redzami sagatavotie kroga apraksti, un šeit ar apvilkts, ar aplīti, draustītu aplīti, tātad ir apvilkti tie krogi, kurus pagājušā gadā izdevās Austrum Zemgalē izpētīt. Laipni lūdzu iet Historija LV vietnē un izlasīt visus aprakstus, jo šodien es varēšu tikai sniegt, ņemot vērā ierobežoto laiku, sniegt dažus ieskatus, manuprāt, interesantākajā, tajā, ko man izdevās atklāt, tajā, kas saistās arī lielā mērā ar etnogrāfiju, ar tautas celtniecību, ar krogu senāko vēsturi. Tātad šeit mēs redzam ceļus, kas ir tātad maršrutā, izpētītā maršrutā. Pats galvenais ceļš ir Rīga, Vecumnieki, Skaistkalna un tālāk jau Ziemeļu Lietuva, sarkana krāsa, kas ir iezīmēts, un tad ir otrs Aknīsts, Augšzemes, Austrum Lietuvas virziena ceļš ar oranžo krāsu, kas pieslēdzās nedaudz zem Vecumniekiem pie Beķera kroga šim ceļam. Un ar sarkaniem aplīšiem ir iezīmēti tie vēsturiskie krogi šajā posmā, kurus es esmu apsekojis un kuru vietas fotografējis. Un savukārt šeit ir tie krogi, kuriem ir sagatavoti apraksti. Un par dažiem no tiem tad mēs parunāsim sīkāk. Un, protams, tad pirmais ir Priedes krogs, un šeit ir nevis Priedes krogs, bet Priedes kroga vieta, kur Priedes krogs atradās līdz pārvešanai uz Brīvdabas muzeju 36. gadā. Apkārt redzams Priežu mežs, tātad saprotams ir, kādēļ tas ir Priedes krogs. Nosaukts jau visdrīzāk, ka šī mežaudzes tips tur ir valdījis jau krietni sen. Šis ir krogs, kurā mēs pat labam atrodamies, kā viņš šobrīd izskatās. Un kas man izdevās, ko man izdevās noskaidrot? Man izdevās pirmām kārtām netieši apstiprināt arhitekta Jāņa Jaunzeme 38. gada izdevumā Senatnu māksla publicētajā rakstā Priedes krogs minēto kroga dibināšanu, norādot to ap 1780. gadu, tikai Jaunzemes to kļūdainu šo gadu ir attiecinājis uz kroga ēku šo pašu, bet, ja runājam par kroga
dibināšanu, tad šis 780. gads būs visticamākais, senākais iepriekšējais laiks, kurā man izdevās atrast materiālus par Baldonas krogiem, ir 1741. gads, un tajā gadā ir Baldonas muižā 4 krogi, bet Priedzes kroga viņu vidū nav. Un te tā tad ir redzams attēls no 1803. gada atkārtotās dvēseļu revīzijas protokola, kurā ir teikts, ka Priedzes kroga krodzinieks Jānis, kam 1797. gadā ir bijuši 63 gadi, 1799. gadā ir miris. Ja viņam bija 63 gadi, kad viņš mira, tad diez vai, ka viņš 62 vai 60 gadu vecumā kļuva par krodzinieku. Droši varētu pieņemt, ka par krodzinieku viņš ir kļuvis vismaz 40 gadu vecumā. Tātad šis te laiks netieši ar to 1780, varbūt pat kādu gadu ātrāk, šis te fakts par krodzinieku dzīves laiku apstiprina. Un tad ir dokuments, ko man izdevās arī arhīvā atrast, 1830. gada Baldonas muižas inventarizācijas aktis, kur ir atrodams Priedzes kroga apraksts. Un te redzam, ka plānojums jau ir bijis visai līdzīgs. Tātad Priedzes krogs celts no aptēstiem baļķiem pie lielā ceļa, kas ved no Skaistkalnes uz Rīgu, zem salmu jumta ar vienu skursteni. Tajā ir 2 stadulas, kas apgādātas ar sirlēm un ēžām. Labajā pusē 4 telpas un eja uz stadulu, kreisajā pusē viena liela krogas istaba, 2 kambari un 1 mūrēts alus pagrabs. Abās pusēs ir pa vienai ķieģeļa krāsnī, grīdas un griesti visur ir no dēļiem, visām durvīm, logiem un vārtiem ir nepieciešamās dzelzs detaļas. Un krogs ir celts no jauna 1827. gadā, tātad 1830. gadā raksta. Un atkal, mēs nezinām, vai krogs ir celts no jauna tādēļ, ka tas ir nodedzis, vai tādēļ, ka krogu ēkas dabiskais mūžs bija beidzies. Un ja mēs pieņemam, ka dabiskais mūžs bija beidzies, tad atkal varam ap šo 1870. 80. gadu jau to mūža sākumu atbīdīt. Un tad vēl ir kādas vēl iesim ātrāk uz priekšu. Tad nonākam pie šīta plāna, ko savulaik Uģis Niedra bija arhīvā uzgājis. Šis te krogas plāns, kurā ir skaidri un gaiši teikts, ka 1839. gada 13. oktobrī krogs ir nodedzis, tad augšpusē rakstīts, un 1840. gada, un 1840. gadā vasarā ir uzcelts no jauna. Krogs tādus, kādu mēs viņu lielos vilcienos redzam arī šobrīd. Bet nebija pievērsta uzmanība piezīmei apakšā, kur ir rakstīts, ka pēc Kurzemes guberņas mežu virsvaldes Baldonas kroņa mežniecībā izdotas pavēles, priekš kroga stadulām nav atļauts izdot nevienu būvkoku. Tā vietā tās jātaisa no māla kleķa. Un ar bultiņu augšā mēs redzam, ka tieši blakus ir vecmuižas kroņa mežs. Tātad kroņa mežs ir blakus, bet tomēr ir pavēle neizmantot kokus un taisīt no māla kleķa. Māla kleķis ēku būvniecībai tiek izmantots visvairāk sākot no 19. gadsimta pirmās puses un vidus, lai gan sāk izmantot jau 18. gadsimtā Kurzemes kroņa muižās un arī citos apvidos, kur ir maz mežu. Un tad ir daži piemēri. Vircavas kroņa muižā 1805. gadā ir 34 ēkas un proporcionāli no tām māla kleķī celtās ir 35,2%. Bet vecmuižā, kas ir tuvāk Priedzes krogam un kuras kroņa mežs arī ir blakus, 1859. gadā ir 66 celtnes kopā ar pusmuižām, un no tām no māla kleķa ir tikai 10, ja 15,5%. Tā kā tas atšķirās. Un arī viens krogs vecmuižā ir no māla kleķa, bet visi pārējie 6 ir celti no koka. Kā tā kleķa izmantošana ir dažāda, bet tieši saistībā ar Priedzes krogu šo te pieminējumu, tā kā pēc pašreizējā brīdī pēc mūsu rīcībā esošām ziņām nav šīs te krogas stadulas bijušas celtas no māla kleķa, tad ir jājautā, kā šis meža virsvaldes rīkojums ir apiets, pārsūdzēts vai vienkārši nav ņemts vērā, vai arī pastāv iespējamība, ka stadulas tomēr uzbūvēja no kleķa un pēc tam nomainīja ar koku konstrukcijas cirtņiem.
pārliecinoši uz šo jautājumu varētu atbildēt tikai ar dendrochronoloģiskās analīzes palīdzību, salīdzinot Priedes kroga vidusdaļas un Stadula būvē izmantoto būvkoku ciršanas laiku, manuprāt. Tā kā tas varētu būt, lai pārbaudītu tiešām, vai patiešām vienlaiks ir celts Staduls ar krogas daļu, tas būtu jautājums, ko varētu Māris Zunda varbūt šī vai nākošā gada laika kādos darbos noskaidrot. Un šeit tā krogas šis 1840. gada plāns un 1938. gadā publicētais Jaunzema plāns. Kas ir atšķirīgs? Ir zināmas atšķirības, tad ir pārvietojusies vācu daļas sadalošās sienas novietojums. Redzam, augšējā attēlā šī siena ir bijusi, ja varam ticēt, ka krogs tieši tā ir uzbūvēts, kā plānā ir zīmēts. Šī siena ir bijusi vairāk uz pagalmu pusi, arī krāsns ir vairāk bijis nobīdīta, un kas vēl ir, durvju izvietojums ir nedaudz mainījies, tātad no vācu gala uz vācu Stadulu durvis ir nedaudz salīdzinot ar apakšējo, mēs redzam, tur ir savādāk, kur mēs tagad nonācam, uz otru pusi. Jā. Pirmajā vācu istabā viens loks, plānā faktiski šeit divi logi arī, kā mēs varam redzēt, tādas nelielas izmaiņas, bet kopumā tā situācija nav diži daudz mainījusies. Jā. Nākošais, par kur es gribēju īsi parunāt, īsi jau man laikam nesanāk, Colas krogs. Tas ir senākais vecmuižas krogs, kuram varētu būt saistība ar muitas punktu, Kurzemes hercogistes muitas punktu, kur tiek ņemta muita no tranzīta tirzniecības no Lietuvas, Polijas, no Polijas droši vien nē, bet no Lietuvas visām ar visu, kas tika vests uz Rīgu, kur Lietuvas tirzniecība veidoja samērā būtisku daļu. No tā visa arī Kurzemes hercogisti gribēja savu daļu paņemt, un šis te muitas punkts tika ierīkots vecmuižā, un tad Colas kroga tulkojums no vācu valodas arī būs muitas krogs, un ir vēl divi šādi te muitas krogi, jeb Colas krogi ir vismaz pagaidām divi zinām, viens Iecavā un otrs Emburgā. Tā drusciņi skrienu, lai varētu šo to jums parādīt vēl. Šis ir interesants, man izdevās uziet interesanti Kurzemes hercoga arhīvu fondā. Interesants dokuments ir Colas kroga grāmatiņa, kurā ir uzskaitīts, cik no 1781. gada jāņiem līdz 1782. gada jāņiem Colas krogā ir pārdots maize un vīns. Interesanti, kāpēc nav, piemēram, tabaka pārdotā uzskaitīta, kur arī visdrīzāk pārdeva, bet tā grāmatiņa ir tāda, kāda ir, un par maizi ir ieņemti 75 valsts dalderi un 3/4 zeksara, bet par 198 pudelēm vīna, 39 valsts dalderi un 12 zeksari. Tā, te mēs varbūt ņemot vērā, ka laiks ir nedaudz paiesim uz priekšu. Tad Colas krogam, kas ir būtiski, ka Colas krogam ir divas stadulas arī. Tad Priedes krogam ir divas stadulas, Colas krogam ir divas stadulas, bet salīdzinoši ir reti un maz Kurzemē kopumā, un arī Zemgalē atsevišķi krogi ar divām stadulām ir salīdzinoši reti. Tādi vairāk tiek būvēti Vidzemē. Un tad kas vēl ir interesanti, ir melni glazēta un krāsota podiņa krāsns, ir arī krogu mantu kamburs, zem kuri pagrabs, un mazs mantu kamburs, kas arī diezgan atgādina Priedes kroga izvietojumu, kur arī tieši tāpat kamburs, zem kura ir pagrabs un mazs mantu kamburs, ko varētu pieņemt to tālāko mazo kambarīt galā. Kartes plāni Kurzemē ir salīdzinoši maz atrodami muižām. Vidzemē ir daudz, Kurzemē ir salīdzinoši maz. Šeit vienu izdevās nedatēt 19. gadsimta otrās puses vecmuižas plānu atrast, kurā tā, un te viss skrien.
kurā arī šeit redzam krogu, saules krogu, un vēl tālāk jau ir vēl nākošais vecmuižs Rubats krogs. Un ir norādīts kroga ēkas garums saženos. Tā, tas bija nākamais. Jā, tātad, tad krogas Latvijas brīvvalsts laikā, krogas viena stadula tiek nojaukta, kas ir jau redzams agrārās reformas laika plānā. Šeit šis plāns nav, bet te 37. gada plāns, kur ir redzams uzceltā veikala ēka, krogas galā. Uzceltā veikala ēka, kur Ludvigs Kirsteins tirgojas ar dažādām jauktām precēm, bet krogā vēl 35. gadā darbojas gan viesnīca, gan maiznieku tirgotāja, maiznīca, frizieru un kalēja darbnīca. Un šeit mēs redzam, kā izskatās kroga gals ar piebūvēto veikalu. Attēli ļoti maz. Šis attēls ir no privāta kolekcionāra, no Aināra Ķieņa iegūts, un otrs attēls tātad ir tas, ko izdevās atrast Latvijas Nacionālā arhīva kinofono dokumentu krājumā. Un šajā attēlā ļoti interesanti ir tātad šie te stadulas vārti ar interesanto veidojumu. Tad četrstūrī ir vārtu aile, izveidota pusapaļa koka. Un kur mēs tādu esam redzējuši? Mēs tādu esam redzējuši pie Brocas, Tikšķils muižas Šipas krogs. Un tur arī šī te paša veidojuma piemērs, gan arī var teikt identisks. Tātad. Un tas ir skats ap 1969. gadā, kad kroga ēka ir nojaukta, un tās vietā ir uzcelts šāds te rūpniecības preču veikals un ēdnīcas tāds korpus. Nākošais krogs ir Rubats krogs. Tas ir apmēram kādu kilometru no Caules kroga. Uz Skaistkalnas pusi atrodas. Un kas šeit ir interesanti? Jā, interesanti ir tas, ka pie kroga ir īpašs 50 zirgiem paredzēts šķūnis, kam jumts klāts ar dēļiem. Kā arī no apaļiem baļķiem celts neliels zirgs stallis ar salmu jumtu. Tad 50 zirgiem paredzēts šķūnis, tas ir ļoti daudz. Un iespējams, atkal, kāpēc un kā varētu būt, ka tas ir saistīts ar kādām militārām vajadzībām, ar zirgu novietošanas nepieciešamību, armijas vajadzībām. Tas man šķiet tāds ticamākais piemērs. Jā, un šis krogs ir celts no kleķa, lielāko daļu zem dakstiņa jumta, bet apmēram trešdaļa vienas malas jumta no salmiem. Un aptuveni pirms 18 gadiem ar salmiem apjumto mazāko daļu nepieciešams nomainīt ar jauniem salmiem. Tātad tas revīzijā ir teikts, un tas ilustrē arī salmu jumta dzīves ilgumu, kāds viņš ir, par ko arī Mārtiņš ir plaši stāstījis savās lekcijās. Tas 20 gadi ilgāk salmu jumts nespēja pastāvēt. Un tad arī vēl interesants moments, ka stallis ir celts no veciem apaļbaļķiem pirms 2 gadiem. Tad atkārtot, izmantot ir veci, acīm redzot, ne pārāk labas kvalitātes, puses satrupējuši baļķi, bet stālis ir bijis nepieciešams uzcelt un ir uzcelts no veciem baļķiem. Un arī, kas šeit vēl bija interesanti un vērtīgi, ka ir pieminēts šita Rubats kroga celtniecības gads, un tas ir 1771. Un tas nozīmē to, ka gadījumā, ja jumts ir labs un tiek labi uzturēts, tad kleķa ēka var ārkārtīgi ilgi pastāvēt. Te mēs redzam, kāda izskatās Rubatas kroga ēkas kroga daļa pirms nojaukšanas 1930. gados. Pēc tam tur uzceļ jaunu māju, ģimenes māju. Piešķirts ir Jānim Dišleram, tas krogas gabaliņš ar amatnieka zemi, nepilni 2 hektāru. Un tad šāds tas krogs izskatījās. Te vēl var redzēt interesantā te vieta, vai tur varētu būt, šis tā kā būtu pievienojums, tā stadula daļa ir nojaukt, un tad šeit ir iespējams, ka rovi vieta, kas varētu būt stadulā atradusies. Tātad, jā, nākamais Beķeru krogs. Beķeru krogs, redzam apkārt, to apkārtējo ainavu, un tagad paskatāmies kartē, kas šeit ir atradies. Šeit ir atradies 2 ļoti svarīgi ceļu, jā, tātad, kur ir aplīti apvilks 2 ļoti svarīgi ceļu savienojums.
un šodien no tā otra, no galvenā ceļa, tātad tā ceļa, kas ved uz no Skaistkalnes uz Vecmuižu, tālāk uz Rīgu, no viņa faktiski nav nekas palicis Ainavā. Šeit var redzēt tāds kā lauka ceļš, kur viņš var vēl pa veco ceļa vietu, pēc tam jau tālāk kaut kādas iezīmes var būt, ir redzams, bet galvenais lielceļš ir pilnībā izzudis, izbūvējot jaunu ceļu. Jā, tas ir otra puse. Tā. Laiks iet. Jā, tātad pa Beķera krogu, lūk, kas ir ļoti interesanti, ka Beķera kroga aprakstā, tātad tas bija no 1766. gada 22. marta inventarizācijas protokols, un ko mēs redzam aprakstā? Mēs redzam aprakstā, ka ir teikts, ka jumts vairāk kā puse klāts no niedrēm, bet otra puse uz leju no lubām. Un kur atkal, un to mēs vairākās vietās Brods ir zīmējis kaut ko līdzīgu, un ir pirms tam esam jau iepriekš sprieduši, kas tas tāds ir un kāpēc tā tas ir, kāpēc viss jumta klājums nav vienāds. Tas šķiet, varbūt, ka vienu brīdi bija tāda versija, ka varbūt, ka Brods ir zīmējis speciāli tā, lai rādītu, kā tas jumts ir klāts, kāda ir apakšējā daļa, kāda ir virsējā daļa, bet nē, šeit skaidri un gaiši pateikts, ka vairāk kā puse no niedrēm un otra puse uz leju no lubām, līdzīgi kā Plinka krogā pie Rīgas Alūksnes ceļa 1776. gadā. Jā, Rīja piedarbi sabrukusi un malka no tās jāizved uz Ezermuižu un jāizmanto brandvīnu brūzī, ar tādu ļoti saimnieciski pieeja pie lietas, arī ir sabrukus, tad tālāk viņi ir. Tad man vēl 5 minūtes, ko es jums varētu vēl pateikt. Jā, par Krodzinieku saimniecību arī šeit ir uzskaitīta arī Krodzinieku saimniecība. Un šī saimniecība salīdzinoši, tur es pārskrēju pāri, Priedes krogam bija apmēram 10 pūrvietas tīrumu, kas ir maz. Tad šeit ir 40 pūrvietas tīrumu. Un vēl ir pļavas gabaliņš, uz kura, ja ir labi paaudzes, var novākt 7 kaudzes siena, un pie Beķeru strauta mazajās ganībās pie Rijas un Zemienēs var novākt aptuveni 4 kaudzes siena. Un izsēja 10 pūrus, 3 siekus rudzu, 5 pūrus, 1 sieku miežu, 13 pūrus, 2 siekus auzu. Auzas sēja visvairāk, tādēļ, ka zirgiem ir nepieciešams auzas, bez zirgiem nekas tur nekustēja. Kopā izsēta 29 pūru labības, tātad salīdzinot ar to kopējo zemes daudzumu, tad 3 lauku sistēmā varētu būt apsēts viss, kas nav papuvē, kas parasti sastāv 1/3 daļu no lauku koplatības. Tas tāds piemērs par saimniekošanu, bet tā jebkurā gadījumā ir palīga saimniecība, Krodziniekam pamat ienākums ir no kroga. Jā, tad vēl nedaudz par kalna, jeb ezera, jeb Kupriša krogu. Un šeit bija interesanti arī, šis ir, ka 1786. gads ir tikai maizes uzskaitījums līdzīgā grāmatiņā. Vīns nav pārdots nemaz, vismaz pēc grāmatiņas. Pirms 3 gadiem krogs uzcelts no jauna māla kleķī. 1787. gadā, tātad krogs ir zem salmu jumta, krogā ir bijuši 8 alus stopi un 2 kannas, un krodzinieks ir vācietis, un blakus krodzinieku amatam viņš piepelnās ar pumpju taisīšanu. Tas arī pumpinieks tāds, laikam, krodzinieku amatos līdz šim nav gadījies tāds piemērs. Un 1813. gadā kroga atkal uzceļ no jauna, kroga daļa māla kleķī, bet stadulu no tēstiem baļķiem. Un 1856. gadā ir, kas ir reti, salīdzinoši kroga inventarizācijās, kroga mērtrauku uzskaitījums. Tātad krogā atrodas 1 Rīgas stopa mērs, 1 Rīgas pusstopa mērs, 2 kvartīnas mēri, 2 vērdiņa mēri, 1 piltuve. Un tie visi pēc izskatu un jauno mēru ieviešanas nav derīgi, jo sākot no 1845. gadu bija obligāti jālieto krievu mēri, kurus ieviesa visā impērijā, tostarp arī Baltijas provincēs.
Vēl ir bijusi viena piltuva, kas ir novērtēta 40 kapeikām, viens neapkalts degvīna ēnkurs, jeb muciņa, 30 stopi, kas varētu būt tilpums, 2 alus kannas, 6 alus stopi. Arī pēc jauno mēru ieviešanas kļuvuši nederīgi. Tas ir tāds interesants. Jau gandrīz viss. Tā pārskrienot pāri daudz kam, ko es gribēju pastāstīt, un nevarēju dēļ šī īsā laika. Un šis ir pēdējais krogs posmā vispār, kur es padziļināt nepētīju, bet kur es gribu parādīt, jo šis ir vienīgais fragments, ja neskaita Priedes krogu, kurā mēs atrodamies, tad šis mazais kroga gals, kas varētu būt Stadulas gals, pārbūvēts un piemērots kā šķūni. Šis ir vienīgais visā šajā te posmā, no visiem 14 krogiem, vienīgais, kas ir atlicis. Viss pārējais ir tikai tukša vieta. Tā kā, citās vietās parasti tas ir tā nav. Citviet ir bijis vidzemē, vairāk uz Kurzemes otra gala, tur ir savādāk, tur tomēr krietni daudz ir saglabājies, bet šeit tā saglabāšanās ir bijusi ļoti bēdīga. Un tad īsumā pa secinājumiem. Tātad šīs ēkas nav saglabājušās, daļa zudušie 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta pirmajā pusē. Iemeslus varētu nosaukt tādus kā krogu celtniecībā izmantot mazāk izturīgie, bet lokāli pieejamie būvmateriāli, koks, māla, kleķis. Kopš 19. gadsimta otrās puses sākušos tranzītceļu nozīmes samazināšanos, valsts spirtu monopolu ieviešana 1900. gadā, 20. gadsimta karadarbība postījums, sociāla-ekonomiskās un demogrāfiskās pārmaiņas, tad agrārā reforma, PSRS okupācija, kas tā diezgan būtiski ietekmēja norises un arī lēku lietošanu. Un, lai noskaidrotu, vai līdzīga situācija ar kroga ēku nesaglabāšanos ir attiecināma uz Austrumu Zemgalu kopumā, ir nepieciešama plašāka reģiona vēsturisko kroga apzināšana un izpēte. Tālāk, tāpat kā lielākoties citviet Latvijā, vēsturiskie krogi Austrumu Zemgalē līdz šim apzināti un pētīti maz vai pat nemaz, un reģionālajos muzejos notpētniecības krājumos par tiem tikpat kā nav nekādas informācijas. Taču maz apzināts un reti izmantots, bet bagātīgs avotu materiāls par Kurzemes hercoga domēņu, vēlāk Krievijas impērijas Kurzemes guberņas kroņa muižām, tā skaitā tajās pastāvējušiem krogiem, glabājas Latvijas valsts vēstures arhīvā. Un nozīmīgākie fondi ar plašākiem materiāliem ir 183. Baltijas domēņu valde, 184. Baltijas regulēšanas komisijas fonds, 472. Kurzemes guberņas kamerāla valde, 554. Kurzemes hercoga arhīvs un 558. Kurzemes domēņu valde. Tā, ļoti, ļoti pārskrienot. Daudz ko izlaižot, bet to visu jūs varat izlasīt. Viss pilnie apraksti publicēti historija.lv, un tur visi, kam interesē, lūdzu lasiet un izmantojiet materiālus, kas ir pieejami. Paldies par šī pārskata sniegšanu. Un, ja es pareizi saprotu, tas ir Zemgalē visai reti, ka ir 2 stadulas, katra stadula savā galā. Un vēl blakus šajam krogam bija arī 2 staļļi, kā es nolasīju no prezentācijas. Staļļi bija vairākās vietās, es vienkārši visu inventāri aprakstus nevarēju nolasīt, kā mēs redzam, laiks pietrūk. Tās kroga saimniecībā parasti bija vismaz vēl kāds viens stallis blakus, klētis arī blakus, kūtiņas, krodzinieku saimniecība nevarēja arī bez vispār zināmām un visur vajadzīgajām saimniecības ēkām pastāvēt. Faktiski viņas visur bija. Nevienmēr viņas ir uzskaitītas, bet šeit bija. Tādējādi, vai ir iespējams spriest par kādu kroga saulaišanas kapacitāti, proti to, cik zirgi paliek vienā naktī un to, cik daudz ar vienu lielceļu var ceļot? Liels preču skaits. Bieži vien jau ne visiem pietika arī vietas tādos vairāk izmantotos un intensīvākas satiksmes ceļos esošos un retāk krogos, īpaši tajās vietās, kur krogi varbūt bija retāk, bet, uzskaitījumi, protams, cilvēku skaita, tādi uzskaitījumi nav notikuši, nav zinām, bet to, cik var izvietot, to jau var izrēķināt, atvēlot vienu noteiktu metru skaitu vienam zirgam un izskaitot ar soļiem kaut vai stadulā. Tas ir tā viegli aprēķināts, cik varēja stadulā novietot, bet bija arī tā, ka novietoja ārpusē, un tad arī cits starpā, protams, tie ārpusē novietotie zirgi ar vezumiem arī bija tie, kas ir vairāk pakļauti iespējamām zādzībām, kas, protams, nebija nekāds retums pie krogiem.
Nu, jā, tādi gadījumi ir. Arī Uģis Niedra aprakstot Vidzemes jūrmālas krogas, ir tieši man šķiet šādi te viena gadījumi ir minējis. Tur gan nebija zaks, tur laikam bija igauņu šķūtniekiem bija sadauzīti logu stikli, ko vietējie puiši bija pārāk daudz tur attiecīgi uzlādējušies ar dzērieniem, un tad viņiem šķita, ka vajadzīgs kāds varoņdarbs izpildīt. Un, tā. Paldies Valteram Grīviņam, Historija LV. Lasām internetā.